Čau, dārgie draugi! Es atrodos Mārupas Waterparka izklaides vietiņā. Šodien Āronam ir dzimšanas diena, palika 11 gadi, un viņam dzimšanas dienas dāvanā ir lūk šāda izklaide. Ja? Es paliku ārpusē, lai varētu to visu iedokumentēt. Man ūdens necaurlaidīgas kameras nav, tā kā mūsdienās viss tiek filmēts ar telefonu. Tāpēc es paliku no maliņas, bet nekas, nākamreiz aiziet. Cik es nemaldos, šis ir viens no lielākajiem waterparkiem. Tur rekur mana meita taisās iet. Bērniem ļoti labs tāds experience, man liekas, neaizmirstam. Pie tam šodien tāda vasarīga, karsta diena, kas ir ļoti svarīga, jo, ja ir augsts ūdens, tad, baigi nekaifos salstot šajā vietiņā. Bet, es tā iepazīstos vizuāli un noteikti pats gribētu visu to izmēģināt. Bet īstenībā te ir milzīga trase, reāli. Wow, un tas, ka te vēl ir līdmašīnas lido, nosēžās. Vienkārši virs Veikparka. Tas ir baigais prikals. Un tur vēl ir banāns, kas ir iekļauts cenā. Tā kā tu te izklaidējies, stundas garumā vai cik stundām tu ierezervē. Un tad tur ir banāns rindas kārtībā, var pabraukāties. Un tas, kad vecāki var vienkārši pastaigāt pa laipiņu, tā kā es te staigāju, pavērot savus bērnus no malas un arī pafilmēt, pirms kā es arī to daru. Tur līdz galam es pāri jau netikšu, bet es aiziešu par šito laipiņu. Ja? Un tagad jāatrod, kur viņi ir pazuduši. Bet te ir tik daudz visādi interesantu lietu. Wow! Lūk, ejam šeit pa laipiņu, viņš šūpojās un man arī griežās galva. Un galvenais tagad neiekrist ūdenī, tad būs kauns riktīgs, ja? Bet, lūk, Dievs, kā viss man šūpojās šeit. Tur es redzu, Ārons jau aizgāja. Te ir reāli visā te pa sāniem, kur rokturīšiem var turēties. Te reāli fiziskam spēkam jābūt. Gribu pastīties to lidmašīnu tuvumā. Es te sēžu čiloju, uz tādas laipiņas, un bērni jau ir tur tālumā aizgājuši, bet pirmo, ko viņi tur sūdzās, tas, kad ļoti slidens. Grūti vispār kaut ko izdarīt, bet tur arī ir tas challenge, man liekas, zin kā. Jo parasti, ziniet, ir tie Japāņu šovi. Tur, kur arī viņi lec pa tādiem un šķēršļi visādi, un tur vēl ar ziepēm viss ir iesmērēts tā, ka, lai riktīgi garantēti slīd. Un, man liekas, tur arī interesanti, jo parasti es, kad no malas skatījos, man liekas, da vienkārši, es tūlītās pats visu iziešu. Bet tagad sanāk tā, ka es to nedaru, sēžu te maliņā kā mīkstais. Bet, labi, man ir iemesls, es gribēju visu to iedokumentēt no maliņas, tāpēc paliku kā maliņā. Forši, ka te var uzkāpt uz lidmašīnas spārna. Un reāli pēc izmēriem, gandrīz tikpat liela kā lidmašīna. Un tas, ka tu vari to izjust, to sajūt, kā ir stāvēt uz lidmašīnas spārna un pat nolikt no lidmašīnas jumta. Un tas ir baigi forši. Wow! Ārons vienkārši no sirds izpriecājās. Jā, tev patika? Нормально? Нормально? Nav kruta? Очень холодно. Zilas lūpas bērnam. E o capa?